Esiet sveicināti Latrapas 4. epizodē. Esam pie Jāņa saimniecībā sējas. Šodienas tēma joprojām ziemas kviešu ziemā ir papildu mēslošana. Paskatīsimies, kas notiek Jāņa saimniecībā, kā viņam veicies šo pavasaru ar mēslošanu, kā Jānis pieņem lēmumus par otro mēslošanas reizi. Un, kā saka, arī noslēgsim šo te interesantu tematu par slāpekļu papildu mēslošanu šo pavasaru. Apriļa pēdējā diena šodien. Laiks lielisks, traktori principā nav sētā, visi atrodas uz laukiem. Tēma joprojām par mēslošanu. Jāni, kādus darbus patreiz dotajā brīdī uz saimniecībā dari? Dotajā momentā mēs esam sākuši, ja runā par mēslošanu, tad esam beiguši pirmo mēslošanas kārtu papildu mēslojumu un gatavojamies tuvākajā laikā sākt otro papildu mēslojumu. Kā tev kopumā liekas, mēs tikāmies studijā, teici nesteigties, sāks visu tava saimniecība liela, sāks no viena gala. Kā tu vērtē, kā tavi darbi veicās salīdzinot ar citām sezonām, vai laikapstākļi ļāva, lauka mitrums, teici, ka tā mitra kā paraksturo to pavasari? Domāju, ka mēs diezgan optimāli nomēslojam pirmo mēslošanas reizi. Varbūt nedaudz par agru un tās devas varbūt nedaudz par lielu mēslojuma apjoms, bet laikapstākļi bija kādi bija. Jā. Un pieņemam šādu lēmumu. Kā nokriši tavā pusē bijuši pietiekoši, tā ka nav bijis bailes no sausuma? Nē, no sausuma vēl nav bijis bailes. Ir problēmas bišķi otrādi, mums ir ar mitruma problēmas un sniegs attiecīgi, tāpat kā visur. Ģirt, kā kopumā gan Zemgalē, gan citos reģionos ir zemniekiem veicies ar pirmo papildu mēslošanu un jau kas notiek principā jau ar tālāko papildu mēslošanu? Laikam jau tas studijas darbs, ko mēs tajā brīdī par to sajūtu, ka pavasaris būs salīdzinoši agrs, bet visticamāk, ka ilgs bija tāds patiess. Man ir prieks, ka cilvēki ir arī skatījušies un jāsaka, diezgan daudz arī ir ieklausījušies un šo te pirmo slāpekļu mēslojumu daļu ir izdarījuši laicīgi, bet tās dēvas, kā Jānis pieminēja, varbūt, ka viņš ir mazliet pa lielu iedevis, ir tomēr samazināts un man liekas, ka tas ir bijis tāds pareizs lēmums arī uz doto brīdi, kā mēs varam skatīties, jo vairāk jau tāpēc, ka pavasaris tiešām garš ar neprognozējām lietām, sniegu pirms, varam teikt, pirms nedēļas, 20 grādi martā, jā, tāds dīvains, bet patreiz izskatās, ka esam paspējuši un izdarījuši tā kā vajag. Braucot vizuāli skatāmies tādu izteiktu vai ne slāpekļu trūkumu, dotā brīdī mēs uz aci neredzam uz laukiem, vai ne? Bet te pašā laikā otrā mēsošanas reize ir tepat aiz stūra. Kā tev ģirt, ir kādi zemnieki sākuši otro papildu mēsošanas reizi vai kādi gaida? Kā tu raksturo šo? Atbilde bija tavos vārdos. Ir sākuši un ir gaida. Kuri gaida? Būsim reāli tāds augkopības pamats un to nekad neizmainīsi. Pirmais slāpekļu papildu mēslojums ir tūlīt pēc veģetācijas atjaunošanas un otrs ir stiebrošanas sākumā, jā, tātad stiebrošanā. Un ja mēs paskatāmies šos augus, 31. Noteikti kaut kur agrākais šķirnē arī 32. fāze, tad tā ir garantēta šī te stiebrošana jau. Un patreiz ir šis īstais mirklis, kad to darīt. Kad tu dodies mēslot otro papildu mēslošanas reizi un kā tu saproti, ka ir laiks to darīt? Brauksim uz lauku, parādīšu. Parādīsi? Parādīšu. Dodamies. Jāni, kā tev izskatās vispār ar pārziemošanām šogad? Tev kaut kas jāpārsēja arī bija? Es zinu, ka pagājušajā gadā tev ar rapsi bija tādas zināmas problēmas, kā ar to? Šajā gadā, paldies Dievam, problēmu principā nebija. Izņemot vienu lauku, kas noslīka, bet tie ir citi apstākļi, negluži ziemošana. Līdz ar to pārziemojas viss ir labi. Es teiktu, ka pat pārāk labi. Secerojas viss ir ļoti labi, pat pārāk labi, kas rada papildus bažas. Bet tev nebija sajūta, ka ir sliktāk pārziemojušie lauki, kuriem vairāk to slāpekli pirmajā reizē iedot, tā viss bija pietiekoši vienmērīgi, ja? Es teiktu, ka pietiekoši vienmērīgi, jo mēs sēju beidzām ļoti raiti pagājušajā gadā rudenī. Sējas darba ritēja raiti, līdz ar to vienās 20 dienās tika apsēta visa teritorija, pēc tam garš silts rudens salīdzinoši.
Jo es zinu, ka ir saimniecības, kas tomēr sekoja arī šim te ieteikumam sliktākiem laukiem var būt ātrāk un vairāk. Un tas, ko var redzēt tagad, ka tas ir bijis pareizs lēmums, jo viņi diezgan ir sadzinušies vienādā tādā līmenī jau ar labajiem laukiem. Mēs principā tā ar katru gadu darām. Un dalām mēslojam, jā. Sadalām saimniecību divās daļās. Agrāk sēti vai attiecīgi vairāk sacerojuši un mazāk sacerojuši tīrumu. Un tad pieņemam attiecīgus lēmumus. Tu kā agronoms, Jāni, tu ir otrā mēsoša reize tuvojās, to mēs zinām. Jā. Uz aci, protams, mēs nevaram pateikt, augiem trūkst vai netrūkst slāpeklis, viņiem Jā. vajag vai nevajag. Tāpat mēs nesaprotam, kāda attīstības etapā viņu stadijā ir vai ne. Tad jautājums ir pa soļiem, tu piebrauc pie lauka. Kas pirmais, ko tu dari, lai saprastu, kad mēslot? Ko mēs tagad darīsim? Pirmais, ko mēs darīsim, protams, noteiksim augšanas stadiju. Jā, parādīs, kā tu izdarīt. Mēģināsim. Kas ir jāizdara? Kādi instrumenti jāņem līdzi? Kādu nazīti? Nazīti. Pietiks nazīti? Pietiks. Ejam, kad ir ģirds jau ir atrads. Principā ir jāzina vairākas lietas. Ir jāzina šķirne, jāzina sejas datumi. Jā. Un ja tu regulāri esi uz tā lauka, tu ļoti, tas ir profesionāli jau piesitu aci. Teiksim tā. Protams, tu varbūt saimniecībā sāc ar agrāko šķirni, vai ne, nosaka kādā stadijā, un tad vēlāk, un tas saprot, kādā atrodas, vai ne, tās visai. Jā, protams. Tas nozīmē, agrāk šķirne, viņa iet ātrāk uz priekšu savās attīstības stadijās, vai ne? Protams. Kāpēc mēs dodamies pie balta mietiņa? Tas ir tāds randoma iesprausts vai pastāst? Nav gluži randomā iesprausts, tā būs tā kontrolas vieta. Mums saimniecībā ir dotie momentā 12 šķirnes ražošanā. Un katrā šķirnē tiek iesprausts šāds mietiņš, lai mēs saprastu, kādā viņi ir stadijā, un lai mēs vienmēr atgrieztos vienā un tai pašā vietā un veiktu kontrolas mērījumus. Jā. Un tagad mēs nogriežam konkrētu augu, jā? Jā, mēs paņemam kaut kādu augu, ne? Oskars jau labāk varēja parādīt. Nu, nē, taču. Paņemam lielāko, kurš ir. Galveno stiebru, vai ne? Jo, protams. Kā redzam, saceroju šim, lai arī tie ir vēl sējums. Jā. Tur viss ir kārtībā, šitās nevajag. Nezinu, kā man izdosies tagad. Kas? Bet, gan jau mēs to viņi tiksim galā. Šī tā bilde, principā, ko mēs gribam redzēt. Jā, kurā stadijā atrodas ziemaskvieši šajā laukā? 31. 31. Tātad šeit atrāvies no mezglā, lai būtu 32, vēl gluži nav. Nav. Stiebrošanas stadija ir. Principā tas ir laiks, kad graudaugiem visvairāk ir nepieciešams slāpeklis, un šajā stadijā slāpeklis principā noteiks to ražu, vai ne? Jā. Ko tu vēl dari? Stadiju tas ir noteicis lauka. Stadiju, jā. Mēs nosakam stadiju. Mēs principā gribam vismaz, lai 32. Redzam, ka mēs šeit... Tā ir uz robežas tieši. Vēl nav 32, nē. Tad vēl centimetrus. Bet viņš iet uz... Labi, tu gribi sagaidīt 32. Tātad regulāri vēl piebrauks. Mēs skatīsimies tūlīt. Mēģināsim nomērīt. Ko tu nomērīsi? Slāpekļa daudzumu. Esošajos augos cik ir? Esošajos, jā. Un ko tu izmanto, kā tu mēri? Mēs izmantojam jārs. Testeri izmantojam. Ja mēs paiesim uz izraukšanu randomā citu, varbūt augu, viņi pa vienu stadiju šurpu turpu nostaigās viennozīmīgi. Jā, izgriezām otro graudaugu, jā, šis tā kā jau ir, man agronomiski atsaka, ka ir 32. stadija. Tātad starp 31 un 32, kā Ģirds teica, ir šajā laukā. Jā. Ok, labi, mēram slāpekli. Mums ņemam 30 lapas augšējā, kur ir pilnībā attīstīta. Dotie momentā tā ir šī. Jā. Un uz šīm lapām mēs veicam 30 lapām mērījumus. Jā. Un tas mērījums parādīs, ko viņš parādīs, vai augam patreiz prasās slāpeklis vai nē, droši vien, vai ne? Jā. Mums ir Jāras N-testers, kurš ir vecāks modelis. Viņam mūsdienīgi šķirnes nav iekšā, respektīvi man ir vajadzīgs datorā nedaudz korelācija, bet mēs ar to parādīsim. Tieši parādīs cipari, pēc kur mēs sapratīsim. Jo pilnīgi katrai ziemaskviešu šķirnei ir dažādi rādītāji, dažādās augšanas stadijās, respektīvi zaļums. Jā. Cik daudz ir. Un attiecīgi no tā mērījumā, jā. Tas parādīs tev, cik daudz slāpeklis ir jālietā otrā mēsloņas reizē. Pareizi? Mēs redzēsim, tad es pastāstīšu tālāk. Ok, super.
Cik kā tev ģirta izskatās, cik daudz saimnieki proporcionāli lieto šādu te mēslošanas tehnoloģiju, ko mēs mēram ar N-testeri slāpekļu lapās? Tā ir populāra metode, inovatīva, kā tu to raksturotu? Pirmkārtām, tā laikam nav jauna metode. Okay. Gadus 10 mēs tāda iespēja ir bijusi ar šādu strādāt, bet tai pašā laikā, tā ir arī gana inovatīva, jo tas ir veids, kā noteikt, chlorofilu. Par šo korekcijas koeficientu tas vairāk tāpēc, ka katrai šķirnei ir sava krāsa. Ja? Viena ir zaļāka, bet otra ir zilāka un tā. Es nevaru nosaukt procentos, bet es zinu, ka tādām top saimniecībām praktiski visām ir šie N-testeri, kas palīdz pieņemt lēmumu. Jo tas ir lēmuma pieņemšanas tikai palīgs, ja? Jo gala lēmums tāpat ir saimnieku rokās. Ko darīt un kad darīt. Un laikapstākļi gala beigās. Gatavs mums rādījums, ja? Piefilmēt. 720. 680. Uz to pusi. Tad rādījums rāda 696. Nav jausmas, tas ir labi slikti, Jāni, tu pieredzi. Jā, tur Excel failā tas viss parādīsies pēc šķirnes. Balstoties šodienas mērījumiem, tad cik ilgā laikā tavā saimniecībā tad plānots atkal veikšot otro papildu mēslošanu, kad tu principā, ja godīgi esi gatavs sākt to darīt? Mēs principā tos mērījumus tagad veiksim katru otro dienu, Jā. tāpēc, ka ir strauji palicis silts. Mēs tos rādījumus esam veikuši arī pirms tam, Jā. un pirms ziemas viņi kāpa uz augšu, nosacītā ziemas pirms sniega, Jā. es atvainojos, un pēc sniega un sauliem, attiecīgi šie rādītāji sāk krist. Jā. Tātad viņi neatspoguļo patieso situāciju augā, Jā. absolūti. Tev ir, mēs principā turam galvā, ka mēs šeit esam iedoši 100 Jā. tīrvielu. Labi. Sērs arī ir iedots principā nepieciešamajā daudzumā. Un līdz ar to mēs skatīsimies šo līkni, vai viņi iet vēl uz augšu, Jā. vai viņi pakāpeniski krīt. Jā, tad Ja- scenārijs, jā. Ja Jā. iet uz augšu, ko tu dari? Mierīgi sēžam un gaidam Okay. ar konkrēto šķirni vai konkrēto tīru. Jā. Ja viņš sāk kristies un redzam ik pa 2 dienu, ka viņš iet uz leju, pieņemsim lēmumu iet mēslot. Jā. Otru papildu mēslojumu. Jā. Ģirta lauksaimniekiem, kas varbūt nelieto šādas tehnoloģijas, otrā mēslošanas reize jau var tojās. Kas būtu jāņem vērā tie faktori, lai es atkal nenokavēju vai ne, un izdaru laikā pareizo devu un pareizo mēslošanu? Jā, primāri parēķināt, cik ir iedots jau pirmajā reizē, jo tas var būt dažādi no 40, kā mēs dzirdējām, līdz 100 kg tīrvielā. Vidēji es teiktu, tas ir kāds 60, 70, kas varētu būt. Un tad arī kopējais mēslošanas daudzums, cik ir paredzēts. Ja mēs pie tādas normālas vidēji līmeņa ražas tie varētu būt 150, 160, 170 kg tīrvielā, tad attiecīgi mēs to varētu arī izrēķināt. Jo šīs ir brīdis, kad būtu jāiedod praktiski viss slāpeklis, izņemot kvalitātes slāpeklis, ko mēs ejam vārpošanas sākumā. Aptuveni. Un tas ir 30 kg. Tad, parēķinot matemātiski nost, mēs saprotam, cik tad būtu arī nepieciešamība šai mēslošanai. Jūs pieskārāties mazliet arī šim te sēra gadījumam, un Jānis ir ļoti labi šo te sulfātu jau iedevis kopā, kopā nē, bet gandrīz vienlaicīgi ar kasu, kas ir lietots šajā tīrumā. Un jautājums ir, kad ir pareizais laiks, kad dot šo te sēru. Un jāsaka, ka sēram laikam nav pareizais laiks, jo sērs ir nepieciešams praktiski visu laiku. Un man pašam ļoti patīk šie te mēslošanas līdzekļi, kuros sērs ir pievienots klāt jau slāpeklim, tātad zināmā daudzumā. Un katru reizi, kad mēs veicam šo te papildu mēslošanu ar domu, ka mēs dosim slāpekli, mēs iedodam arī sēru, kas šo koncentrāciju uztur gan augstnē, gan augā pietiekoši lielā līmenī. Sulfāta gadījums arī ir iespējams, un ar to var diezgan veiksmīgi strādāt, bet tādos nokrišņu gados sēram ir tendence, ka viņš var skaloties ārā. Tad šajā vēlajā fāzē sērs var pietrūkt. Kāpēc sērs ir nepieciešams tieši graudu veidošanas laikā? Arī visu laiku ir, bet arī tieši tad, jo sērs ir tieši lipekļa 4. struktūrai, kad veidojās šī lipekļa kvalitāte, ūdenī nešķīšana, ir šie saucamie sēra tiltiņi, un tur sērs ir nepieciešams pietiekošā daudzumā, lai tas kvalitatīvi varētu izveidoties. Jo, bieži vien ir, kad it kā proteīns ir, lipeklis
nav, vai viņam nav kvalitāte, nu, attiecīgi šādas lietas arī saskarās. Un viens no iemesliem, protams, var būt sērs. Ne tikai laikapstākļi, bet tas ir nozīmīgi, jā. Kā tu, Jāni, tavā saimniecībā vēl joprojām sērs arī šādā laukā tiks turpināts dot? Vai Jā, izstāstīšu šī gada konkrēto situāciju. Mums ir noliec kas 200 litru uz hektāru un nobērts sulfāts 100 kg uz hektāru, lai mēs nokompensētos ar sēru un iedot to slāpekļu daudzumu. Mums ir plānot vēl 2 papildu mēslojumi, kā tagad spriežam par otro, pēc tam mēs karogu lapā sāksim pētīt uz 3. Un tur būs tieši tāda sēra, slāpekļu mēslojumi ar sēru, kā Ģirds pat minēja, 27+4, 27+5. Un ar to tiks nokompensēts, vai nenokompensēts, bet mūsu kopējā mēslošanas vēlme sasniegta, teiksim tā. Gan slāpeklim, gan sēram. Jā, otrajā reizītē mēs tagad skatīsimies arī pēc tiem rādījumiem, bet mēs normāli uzsākam mēslošanu, kad augs prasa aptuveni 40 līdz 50 tīrvielu. Un attiecīgi pārējā, kā Ģirds teica, ap 30 mums nokurlējās uz beigām. Un tad tur ir arī atkarīgs no šķirnes. Citi ļoti prasa beigās, citi vispār neprasa. Nu, jā. Kas pa šķirni tā bija? Šķirne ir Informer. Ļoti populāra zemgalē šai momentā, laikam. Bet baigi patīk, ka nav bies sējums šogad. Cik tev tā bija izsējas norma vai stiebru skaitīja? Šis ir viens no pēdējiem sētiem laukiem. Kā es teicu, es principā ļoti satraucos, ka ir pat lielu stiebru skaits. Vai šeit ir ok? Vai tu skaitīji vai nē? Nē, ar aci redzam. Aci redzams, ka lautos malacis. Mēs gan iepriekšējā sižetā neredzējām uz aci, bet ok. Tur nav tik precīzi, mēs vienkārši redzam, ka viņš vai nu sabiezināts vai šķidrs. Un principā, kas ir agrāk sēti, tur viss sabiezināti. Arī atkarīgs no šķirnes, protams. Kā tev pašam liekas, tu ievadīsi tagad kompī tos datus un kā tev intuīcija saka, ko viņi rādīs? 50 kg slāpekļu. Es teiktu, ka no vakardienas nekas daudz nebūs mainījies. Ok, tu zini vakardien, kas ir ļoti pareizi, tu zini, kas notic. Tas varētu būt, bet to, ka rādīs 50 kg, es liekam, diezgan droši. Jā, skatāmies. Es domāju, ka diezgan tuvu. Jā, mēs redzēsim datumu, kur ir. Nedaudz, droši vien, ka bija augsts vai ne, bija 629, tad palika silts un tagad lēnām. Šis ir datums. Jā. Vakardien. Pirmais mērījums ir veikts, principā vēl pirms sniegiem. Jā, krietni pirms, nesen pēc mēslošanas, kā mēs zinām, mēslošanas līdzekļi vēl nav īsti iedarbojušies. Jā. Tāpēc sniegiem mums tas cipars vienalga rāda, mums pašlaik vajag vēl 50 kg tīrvielas. Bet tu vēl gaidīsi to līkni, mēs saprasim, viņi iet uz augšu vai uz leju, pareizi? Te mēs redzam, ka viņi jau sāk lēnām iet uz leju. Mēs redzam, kur līkņi. Viņš pastīsies vēl dienu. Bet tas ir skaidrs, siltais laiks iestājās. Mēs skatīsimies. Manā galvā vēl ir tas, ka ar cik šeit ir 100 slāpekļa. Es pieļauju, ka viņš vēl tur ir, un šī līkne ies uz augšu, ja ne rīta parīt. Bet ja viņa turpinās kristies, dosim. Jā, dienu tur pagaidīsim, bet jebkurā gadījumā mitruma režīms, kas ir jāatcerās, ir labs šobrīd, nenolieksim. Perfekti varētu kaisīt, bet kāds būs pēc 2 nedēļām, mēs neviens nezinām, prognozēm laikam ir grūti ticēt. Otrs, jāatcerās, ka arī nokaisītais nokaisītais slāpekļu papildmēslojums, tas nav uzreiz izmantojams. Jā, tur paiet nedēļa aptuveni, līdz viņš kļūs augam pieejams. Jā. Man liekas, ka ļoti tāda gudra pieeja mēslošanai. Seko līdzi. Katrai šķirnei. Mums bija realitāte tā, ka pēc šiem sniegiem no 12 ražošanas šķirnēm 4 rādījās, ka iet uz augšu līkne vēl joprojām. Un pārējām diezgan strauji ir nokritusies. Kopumā šādai mēslošanas plānošanas pieeja, kā tu to šodien mums parādīji, kādi tev lielākie plusi vispār tajā agronomijā un saimniecībai ir šāda metode iedevusi lielākās ieguvumi? Kādi ir? Principā lielākais ieguvums cenšamies izvairīties no veldres. Jā. Un iekonomēt mēslošanas līdzekļus, kas mūsdienās vairs nav nemaz tik lēti. Jā. Un dot ēst. Tad, kad vajag. Kad gribēs. Jā. Kā cilvēkam. Jā, es arī drīz iešu kafijas pauzē. Jā, man liekas, super. Paldies tev, Jāni. Paldies jums, Zani. Paldies.